Tā, čau! Šodien mums ir uz stendu viens agregāts Žurka, divnieks ar turbo. Diezgan turbo, teiksim tā. Maigā zirga galva, bet kas ir, tas ir. Tas ir kaut kāds hidrīts ar Volvo karsto galu un kaut kāds garreci kārtrīgs. Īsti mēs nezinām cipars izmērs, bet kaut kas diezgan mazīgi. Katrā ziņā tas būs ļoti diezgan efektīvs quickspools. Šis auto, tas nav manējais, tas ir klienta auto. Nav, teiksim, vēlmes klientam tur to dzinēju iznīcināt, jo viņš ir pilnīgs standarts, tāpēc arī maza turbīna un, teiksim tā, beigos zirgus mēs šitiem neredzēsim, bet, šā vai tā, kaut ko uzgriezīs un, redzēsim, kas no tās turbīnas nāk ārā. Un cerams, ka viss izturēs, ņemot vērā to, ka projekts laikam ir tikai sabūvēts, pabeigts, teiksim tā, turbo versijā. Te viss tā kā nākās, visi trūks ir savilks, tas, viss būs notīts, tā kā, visam vajadzētu būt ok. Kompis, EcoMasters, tā kā kompis pa lielam, jā, tas ir to vērts. EcoMasters labi štelvi. Un, protams, es pats regulēt, es neregulēju. Šodien pie regulēšanas un arī turpmāk mēs ļoti bieži redzēsim Dimitri, čau! Šitais čalis būs tas, kas mums te griezīs jaudu. Tā kā, jā, būs vēl ļoti daudz video visādiem autiņiem, ko mēs te grozam, kaut ko mēģinam dabūt ārā. Cerams ar labiem rezultātiem. Tā kā, tūlīt tās sakonfigurēs kompi, kas un kā, un, tad jau laižam, taisīsim pirmos rānus, kalibrēs degvielas, aizdedz un visu pārējo, tad nu redzēs, kas te notiksies. Tā, tad tā, kā vienmēr pie regulēšanas šāds tāds ķibels rodās. Bija problēmas Westgate un bišķi pa viegli atspērt. Pagaidām ir 0,5 iepūsts, mums ir 285 Newton un 236, bet, fakts kā tāds, tas ir kaut kāds, teiksim, base tune, ar, vēl īsti nav ne aizdedz aiztikt nekā, tā kā, kruķiem tālāk redzēs, kas notiksies. Regulētājs smaida, loģiski, tagad ir vienbārīgā atspēr ielikt. Tā kā fiški tāda, kad izplūdēja liels spiediens un ar to 0,5 atspēr nekas neder. Tā kā, varēsim uzcelt boostu. Tad redzēs, kas nāks ārā no tās mazās turbīnas. Tā kā maucam.
tad tā, pagaidām laikam esam palikuši pie 245 zirgiem. Ņūtoni, man liekas, bija kaut kā 330, bet to mēs vēl, teiksim, pastīsies, neredzēju, kas tur pēdējā ranā notikās. Tā arī ir tas, tā mazā turbīna, tāds foršs kvikspulls ir, gan jau, kad dzirdējāt, ka šķauda diezgan fiks uzgriež. Tas īstenībā powerbands attāds, teiksim, dēļ tā, ka viņi maziņi, viņi nekrītās galā tik traki, jo iepūtuši esam tikai 0,8. Tas ir tas, ko saimnieks vēlējās. Ja dzinējs nav vērts vaļā kā tāds, un uz to blīvi, uz standarta blīvi, vairāk varbūt var, bet, teiksim tā, to saimnieks kā gribēja, tā arī būs. Tā kā, man īstenībā tāds rezultāts patīk. Tas ir tikai 2-litrīgais beims, un no 150 mēs varam dabūt praktiski 100 zirgas klāt. Dzinēji neko nedarot, uzliekot turbo, visāds Westgates, coolers un to visu, kas ir vajadzīgs. Vai tādā safe režīmā varēs braukt, ir diezgan ok. Tā kā tā, pēc brīža, parādīsim, cik tur tie kumeļi precīzi ir un izraksti kā tādi, kā tas viss izskatās. Tad tā, diena beigusies. Ar ko diena beigusies? Lūdzu, ar šitā te rezultātu. Turbīna īstenībā ļoti ātri iepūš, pie 2,5 jau tur sāk normāli būstot, pat īstenībā jau pie 2. Salīdzinoši maz turbīna, bet, teiksim tā, diezgan tā kā veiktspējīgi. Te mums ir 325 ņūtoni, 244, un tas viss ir pie 0,8 bāri. Ir ok, priekš 2-litrīgā, cepur nost. Kaut kāds antilāks mums ir, jā? Vai ne? Ir kaut kāds? Ir, jā. Gan jau saimnieks braucot ārā pašaudīsies. Bišķi jau uzšaus, vai ne? Paņem bišķi tur. Zini kā, kam... Tur uz to slēdz, jā. Iet, visai. Jā, te bišķi to launch kontrolu pieregulēja, tais antilāgu, un te mums reku ir. No sākuma bija bišķi gumija no riepas, un tā kā bišķi sākām šaudīties, reāli granti nobir no BMW, un arī rūš. Tā kā tīri neko, rūs atsitējis. Tā, tūlītās paprasīs, lai bišķīt uzbūs to. Bišķīt liesmiņi arī ir, bet, ņemsim vērā to, ka turbīna maz, mēs viņu baigi nemocīs teiksim, tādā safe režīmā. Viņš to antilāgu uztaisīja, lai jau tomēr neizšautu izpūtēji. Tā kā tā, diena bija gara, pa lielam praktiski 9 stundas mēs nomizājām. Un, galvenais, ka auto izdzīvo. Ko Ģims saka par visu šito? Labs darbs, kas padarīts. Ko lai saka? Dodiet nākošo, vai ne? Tā. Davai, tad jau līdz nākošai reizei top vēl te pāris projekts, bet, teiksim tā, to uztaisīsim nākošo video. Un būs interesanti. Davai, čau visiem.